Un neatkarīgi. Daudz mums var atņemt, bet nevar atņemt ticību un cerību patiesai brīvībai un neatkarībai. Šodien kopā ar mums rokās sadevušies ir arī nacionālie partizāni un nacionālie karavīri, sadodoties rokās Leistenē. Tieši 12:00 tāpat kā arī Lietuvā un Igaunijā, arī mēs sadosimies rokās, skanot Baltijas valstu kopīgajai himnai Atmostas Baltiju. Tikai neatdod tēvu zemi manu, es jau nelūdzu vairāk neko, tikai saglabā jaunajām audzēm šo darbu svētāko. Telefonikõned, kirjad, e-mailid, neid on olnud väga palju. Gan telefonu zvani, vēstules, e-pasti, to ir bijis neskaitām. Ja kui täna siin suurepärasel Riias natukene nostalgilist meeleolu, siis on see omamoodi väga ilus. Un kad šodien šai burvīgajā Rīgas pagalmā ir nedaudz nostalģijas, tad tas ir arī ārkārtīgi skaisti. See on solidaarsuse õhkkond, mis siin platsil on. Tā ir solidaritātes elpa, kas šeit valda. Ja me oleme tundnud Eestis, Tallinnas, ka valitsuses tõelist Euroopa Liidu solidaarsust. Un mēs esam jutuši arī Igaunijas parlamentā patiesu Eiropas Savienības solidaritāti. Lähme siis selle mälestusega edasi, sest ükskõik kui keeruline minevik ei ole, nagu ma ütlesin üks päev ühes Läti raadiosaates, homme tõuseb niikuinii päike. Un lai kāda būtu mūsu pagātne, atcerēsimies tos, kā rīt vienalga legs saule. Aitäh, Valdies! Tad bija Igaunijas vēstnieks Jānis Jērūds. Kopā mums šodien ir arī hokejists Artūrs Sirbe. Es ļoti lūgšu Artūram teikt pāris vārdus. Man ir prieks, ka šeit ir sapulcējušies pietiekami daudz cilvēku, kuriem ir sirdsapziņa un kuri grib parādīt savu īsto nostāju attiecībā pret patreizējiem notikumiem.
Nav jau daudz ko teikt šādā situācijā. Mēs būtībā paužam savu nostāju. Un īstenība ir tāda, ka mūs mazliet sāk mākt bažas par to, kas pašlaik noris ar mūsu valstu un arī apkārt. Un tādēļ mums jābūt drošiem, mēs nedrīkstam tikt iedzīti stūrī, nobīties. Mums ir jāpauž savas īstās jūtas, un galvenais ir tiešām neiet pret savu sirdsapziņu. Dariet, ko jums sirdsapziņa liks, un viss būs kārtībā. Paldies, ka šodien atnācāt atbalstīt Igaunus un arī paši sevi. Okupācijas muzeja darbinieki vēlējās man, lai es pasaku informāciju, ka šodien visas dienas garumā okupācijas muzejā var parakstīties igauņu atbalstam. Bet šajā laikā vairāki, es jau pat teiktu daudz cilvēku nāk klāt un izsaka individuālu vēlēšanos, lai kopīgi mēs dotos uz brīvības pieminekli sadavušies rokās. Tie, kas to vēlas, tad lūdzu aicināt. Un paldies jums visiem, ka bijāt šeit. Mēs esam kopā, brīvi un neatkarīgi. Tas ir tāds interesants. Svētī,